Bet, protams, mēs esam par optimismu un pozitīvu domāšanu vēl jo vairāk tādēļ, ka zinātnieki ir pilnīgi noteikti pierādījuši, ka tas uzlabo veselību. Saule un gājputni aizlaidušies uz siltajām zemēm, bet rudens palākums iesadzies dabā un nereti arī mūsu domās un prātos. Vai labās domas ārstē un vai negatīvi noskaņotie īgņas paši sev piesaista nopietnas slimības? Piemēram, ja cilvēks tiek nozīmēts, viņam jāveic operācija, jāizņem kāds orgāns ārā vai jāpalīdz, un viņš ir ļoti nobijies un tā vai negrib un laikam būs slikti un tā tālāk. Īstenībā es nezinu, vai tā ir sagadīšanās, bet tiešām arī tā pasaulē saka, ka tā, ja cilvēks ar tādu negatīvu noskaņojumu aiziet uz to procedūru, arī tas rezultāts ir sliktāk. Ja cilvēks iet ar labu noskaņojumu, tad tas veicās arī medikamenti labāk palīdz, tad viņam noskaņojums ir pareizs. Pozitīvai domāšanai ir arī medicīniski pierādīta iedarbība. Aparāts, ar ko ir iespējams pārbaudīt smadzeņu darbību, palīdzēs zinātniekiem nonākt pie apbrīnojama atklājuma. Ar šīs metodes palīdzību atrasts tiem cilvēkiem, kas rūpīgi katru dienu, gadiem ilgi tā trenējuši šo te par vaidēšanu atbildīgo smadzeņu daļu. Jā, ir tāda vieta arī, ja. Tā smadzeņu vieta viņam ļoti spēcīgi uztrenē, tā kā bicepsi vai tricepsi uztrenēti kultūristiem. Dažs cits cilvēks var tikpat labi uztrenēt citu smadzeņu daļu, tā, kur atbildīga par to, lai tu justos apmierināts, laimīgs. Prieka šprici saņem arī bērnu slimnīcas mazie pacienti, kurus ikdienu apciemo daktari klauni. Protams, tā ir jautra izklaide, taču ar nolūku, ka tas palīdz atvesaļoties. Un tad, kad mēs sākām strādāt, tad daktari nevienmēr gribēja, lai mēs nākamos nogadām. Arī māsiņas, jo mēs kaut kādā ziņā varbūt traucējam viņu darbu, novēršam bērniem uzmanību. Kāpēc ārsti mūs sāka saukt? Tāpēc, ka viņi saprata, ka mēs tiešām palīdzam un ir efekts. Ja bērns, piemēram, histēriski kliedz, mēs, uzpūšam burbuļus vai paspēlējam mūziku, viņš nomierinās, viņam tas stresa līmenis mazinās un viņš ir mierīgāks. Taču ir situācijas, kad arī laimīgie un veselie nav pasargāti no pavisam negaidītiem veselības sarežģījumiem. Tas bija apmēram 13, 14 gadi. Es dzīvoju normālu jauniešu dzīvi, baudīju dzīvi un priecājos par to. Un tad vienkārši viena gada laikā es ārkārtīgi strauji izaugu, un līdz ar to kauli netika līdz, un sāka sāpēt locītavas. Nu jā, un tad tas bija tāds interesants pārbaudījums, jo es biju pieredzējis būt viens no pirmajiem skolā. Es arī aktīvi nodarbojos sportu, trenējos, un tad es biju viens no pēdējiem. Ja Edgars būtu padevies, viņam nevien būtu jāatmet sapnis par sportu, viņš nespētu pat normāli pārvietoties. Tomēr Edgars cīnījās. Es uzskatu, ka es tikai tāpēc izceļojos, jo man medicīna īsti nepalīdzēja. No mediķa viedokļa vispār man aizliedz un ar ieteikumu nekad netrenēties. Bet es kā tāds diezgan spītīgs jaunietis. Es tev vienkārši teicu, ka un ļoti burtiski, gan skaļi, gan klusi, kad viss būs labi, tu varēsi skriet, tu varēsi iet. Un tad bija tādi komiski brīži, kad es eju. Man patiešām ir tā reizēm, ka sāp, ka tev tā kasaras, kad nespēju nokontrolēt. Un tāpēc laikā es smaidīju. Un tad tas noteikti ļoti dīvaini izskatījās. Apmēram 2 gadu laikā Edgars atvesaļojās. Viņš ir pateicīgs, ka šāds posms bijis jāizdzīvo, jo tas pilnībā izmainīs viņa domāšanu un ļaus viņam kļūt par tādu cilvēku, kāds viņš ir tagad. 2012. gadā Edgars piepildīja Olimpisko spēļu sapni un startēja Londonā, bet tagad apņēmīgi trenējas un cer izpildīt arī Rio Olimpisko spēļu normatīvu. Slavenais komiķis Čārlijs Čaplins teica, ka diena, kurā neesi smējies, ir nodzīvota veltīgi. Apzinoties pozitīvo domu un priekspēku, arī mums pelēkajā novembrī daudz rūpīgāk vajadzētu izvērtēt, kādām domām ļaut ienākt savā prātā, bet kādas atstāt aiz sava prāta durvīm.